Rītas bērnudārzā Auseklītes sākas ar iesildīšanos darba dienai, kuras laikā visiem mazuļiem, katram atbilstoši savam vecumam, ir daudz, kas jāapgūst. Negaidot 2018. gadu, aizkrauklēs sākta īstenot kompetenču pieejā balstīta apmācība, kas bērnus māca domāt. Jaunā metodika atšķiras ar to, ka skolotājs ir tā kā menedžers. Viņš vairs nav tā kā skolotājs, kas sēd priekšā un rāda Z burtiņu un saka, lūk, šeit ir Z burtiņš. Nē, tagad šo Z burtiņu mēs izlokam, mēs sameklējam attēlus, mēs pieliekam klāt. Palīga līdzeklis, kas ļauj bērnam pašam eksperimentēt, pētīt un secināt, ir interaktīvās tāfeles, kas pašreiz ir 4 no 11 bērnudārza grupiņām. Mācāmies krāsas, un viņiem ļoti labi veidojās šis rokas satvēriens, kad viņi paņem zīmolīti rokā, interaktīvās tāfeles. Runa līdz ar to attīstās, un tā mēs darbojamies. 3-gadniekiem un 4-gadniekiem vingrināt pirkstiņus palīdz arī gaismas siena, bet pagājušā gada nogalē visās grupiņās ieviests vēl kāds jauninājums – E-klase, kurā audzinātājs ieraksta apmeklējumu un nodarbību tēmas, bet pēc tam rezultātus. Un, lai gan vairums vecāku audzinātājs satiek ikdienu, E-klase tiek novērtēta atzinīgi. Interesanti redzēt, ko bērns pa dienu ir darījis, un tad arī var pievērst lielāku uzmanību mājās, pieņemsim, pie tās pašas izrunas. Manuprāt, tā E-klase būtu nepieciešama no sagatavošanas. Kad viņi sagatavo skolai, lai mēs redzam, kā viņam iet. Mazākajās grupiņās varbūt neredzu tik lielu to jēgu, bet arī tad ir. Auseklītī līdzīgi kā citviet jauno pedagogu ir maz, tomēr tas nesot un nevarot būt šķērslis, iet līdzi laikam un pat solīti pa priekšu. Mēs paši cenšamies, mēs vienkārši esam tādi pēc būtības. Mums patīk viss jaunais. Modernā apmācība uzsākt arī 2. Aizkraukles novada bērnudārzā.